Čau, Mārtiņ. Nu, čau. Apsveicu tev ar pirmā mēneša rezultātiem. Jā, es laikam ar sevi apsveicu. Bija labi nokapāja, kā saka. Jā, domāju, ka diezgan zolīts rezultāts. Jā, Pat ļoti zolīts rezultāts. varbūt pat pārāk zolīts rezultāts. Varbūt, jo latiņa ir uzstādīta turpmākajam, jo, ja nākamajā mēnesī būs mazāk, tad jau būs tāds asara varbūt pašam, vai nebūs asara? Nebūs asara. Nebūs Es jau asara. šobrīd tā kā savu galvā to algoritmu esmu sataisījis, kā piemēram tur -13, -9, -5, +1, -7, ne, labi, -6, +0,5, +4, nu tā zin kā. Jā, Tā. bet kā tu domā pats, ka pie kura mēneša griezumā, es domāju, pie kura nomestā svara būtu asariņa? Pie tāda mazākā skaitla. Kad es esmu tik maz nometis? Laikam šī brīža situācijā man bija ko šī mēnesī jāsaņemās. Kad kāds mums tagad tas oficiālais cipars, 0,6 laikam. Jā, Nedēļas ietvaros ir oficiālais. Jā. jā. Tā kā, labi, nedēļa bija tā kā, grūti pateikt, vai tas bija fiziski, tas viss kopā kaut kā bija smagi. Teiksim, es laikam baigi arī nenodarbojos tur uz vietas ar to, kad es vakarā viss beidzās, iztīru zobus un gulēt, tur bija. Pats sevišķi redzējāt, jā. Klases biedri. Tu vari pieminēt šo eroru šeit, es domāju, par svaru eroru, atšķirību. To, kad tā starpībiņa? Jā. Principā pēc tiem svariem, kas ir man mājās, viņi tur bišķiņ pa 1 kilogramu nostaigā, kā tie, uz kuriem es šeit svēros. Tad, pēc tiem svariem tas bija tas 1,6 kg. Tas tā kā manī arī bišķi, man labāks kā nekā 0,6. Tā kā 1,6, tā kā beigās jau tas ir diezgan cienīgs rezultāts. Tādā, standarta procedūrā, labi, 2,5 jau, man liekas, būtu jau pa daudz. Tā kā es esmu kaut kur zem tā, kādam vajadzēja būt, bet neesmu arī sliktajā zonā, es tā domāju. Pie tā, cik es zinu, cik es tā kā daudz, tā kā apēd, ko nevajadzētu, vai kā, teiksim, Ines tā kombinācija. Ja es izdaru 80% no dienas tā, kā tam būtu jāizdara, tas ir jau bombastiski. Tad es domāju, ka tur es dzīvoju uz tiem 65, 70 aptuveni. Un no dienas uz dienu uzlaboju tā kā savu sniegumu. Izņemot miega režīmu. Jā, labi, man te pāris jautājumiņi tev. Kad 1. janvārī sāk, ko sagaidīji no šī projekta? Ko es sagaidīju no šī projekta? Es sagaidīju to, ka būs liekie kilogrami zudīs un kritīs tā kā pups. Labi, pirmā nedēļa, tā kā man laika patīk atskatīties to pirmo nedēļu, kas bija tāda. Tā kā tā maucot būtu standarta procedūra, tā kā vienmēr ir bijis. Teiksim, maks 1,5–2 mēneši, pa vidām vēl kāds dzēriens, kāds tusiņš, un it kā -10, kaut kāds varbūt maksimums -15, un viss sāks atkal vecā bilde. Šobrīd, man liekas, es esmu uzņēmis to kursu, kad, kā man patīk teikt, es esmu Ķīnas mūrs, kad man nevarēs sagast. Es tā kaut kā esmu atlicis sev prātā, lai tur vai kas. Man šobrīd tā motivācija sīcās pārmalām. Kas tev bija vislielākais pārsteigums pašam pirmajā mēnesī? Pārsteigums, laikam, es teiktu, tas ir, ko es pārsvaru visiem runājot. Pazīstamiem un nepazīstamiem saka, ka, principā, mans lielākais ienaidnieks pirms tam laikam ir bijis tā kā atspirdzinošie un šie alkoholiskie dzērieni. Tad, manuprāt, šobrīd tas ir bijis vieglākais, ko neaiztikt. Tā kā, protams, tur ir pēc spēles ģērti vai tur aliņš, forši kūli, zinu, cik viņš labi garšo, bet tā laikam, es pārsteigts par to, ka tā ir bijusi vieglākā daļa no tā visas tieši tie dzērieni, kad es varu iztikt bez viņiem. Labi, un kas ir bijis visgrūtākais? Visgrūtākais? Godīgi sakot, visgrūtākais ir bijis sākumā, tīpaši pēc tās pirmās trakmēneša nedēļas, apēst tās kalorijas. Apēst tieši tās, vismaz tos 2,5 un apēst viņas ar to ēdienu, kādu es tā kā drīkstēst. Nevis tur ieraugu riktīgi trakno pizzu un tev sanāks tur tie 2,5 tūkstoši.
apēst tiešām viss pareizi, kā nāks pa plaukņiem un savāk tos 2,5. Nu, tā kā es tagad saprotu visus tos bodybuilders, kur tur mēģina to masu uzdzīt augšā, un cik tas varētu būt sarežģīti. Vai vieglāk ir iztikt bez saldumiem vai alkohola? Alkoholu. Man liekas, ka man šobrīd visu laiku tā sajūta, ka es tā kā vēl projām neizteiktu bez saldumiem. Viņi visur kaut kur nofigurē. Tā kā, man liekas, cukurs ir tas, kas pie kā es vēl varu pielikt. Jo, nu, jā, man tie visi jogurtiņi un tādi tā kā baigi nāk pie sirds. Nu, tas, par ko es esmu ļoti priecīgs, ka proteīna batoniņš maksā tik dārgi un ka tur ir tik maz cukurs. Tu pirmajā mēnesī nometi 13,2 kg. Kā tu pats skaties uz šo skaitli, vai pie tā sākuma tava azarta tev likās, ka tev būs kaut kur tūmā šim skaitlim? Es laikam pats sev biju ielicis tādos grožos, tie būs 10 līdz 15. Man, protams, bija paralēli, tīpaši, kad projekts sākās, kaut kādi pazīstami, kas arī tur kaut kādi metuši, tur met visādi ziņas, man tur 2 nedēļās 19 nomet un ko tur vēl. Un es tā kā zināju, ka tas, protams, ir fiziski iespējams, tikai, ko tas atstāja pēc tam uz tavu veselību, kāds seks, un uz tavu pēc tam režīmu, kā tu spēji pieturēties pie lietām. Tā kā šobrīd es laikam esmu iemācījies pieņemt to bigger picture, kad tas nebūs sprintiņš, tas būs riktīgs tāds maratons. Pēc kā es attiecīgi pēc tam, tā arī dzīvošu. Tā kā there is no way back. Kas ir tieši mainījies pašsajūtā, vai esi sajūts kāds iegūms bez šiem 13 kg? Jā, es tomēr biju Florīšu games, jā. Es neatceros pēdējais, kad 2 bankas ielikt. Tas laikam priekš manis tāds bija tas moments, ka tas darbiņš atmaksā. Tā kā tiešām hard work pays off. Tas bija priekš manis tāds foršs reality checks, kad jāturpina strādāt. Bet vai tu ikdienā arī esi pamanījis kaut kādas tādas mazās lietas, kad 13 kg ir daudz tilpuma ziņā un arī smaguma ziņā? Es īstenībā brīnos, kā es vēl neesmu paņēmis kaut kādu maisiņu un parādījis, cik es tagad. Bet vai pieņemsim, nezinu, vai es sajūtu tur pieliecoties, ka ir vieglāk tā pašām trepē un kāpjot vai citas lietas? Zin kā, tas tā kā lai to paskatot. Protams, to jūt sportojot. To jūt sportojot. Tas ir uzreiz, kā tu lietas slodzē, tu jūt, kad tu paliec tāds spriganāks, tu vari vairāk izdarīt un tā. Bet tā kā uz tā visu kopējā fona, saliekot visu to parasto dzīvi kopā ar visu to tieviešanas procesu, tas nogrumiņš tāpat visu laiku kaut kur iemaldās. Tā kā tas viss prasa, es teiksim, varbūt pirms tam var arī atbildēt īsti par mentālo, kad negaidīju, kad tiešām tas mentālais būs īstenībā tas, kas visu to liek pa plauktiņiem. Ja tu tiec ar savu galvu galā, tad var lielas lietas darīt. Kā izskatās tev ikdiena tagad salīdzinājumā ar decembri? Cits cilvēks, kā saka. Esmu arī šobrīd jau pavadījis pirmos vakars ar saviem draugiem, gan 1-pret-1 formātā, gan 1+3 formātā. Jā, ir tā, es saprotu, kā es pats tā kā būtu kaut kādos brīžos izskatījos no malas un tā. Tā kā, protams, sorry čomakiem, ka viņi ir kaut kur pavīdēji. Viņi, protams, bija stresā. bet es kaut kur savā ziņā ceru, ka tas arī viņiem kaut kur atstāja kaut kādu nazo vielu pārdomām, kad tas kaut kā arī viņus motivē. Tas, protams, tāds mans lielākais uzdevums varbūt šobrīd dzīvē pavilkt tos savus tuvākos uz kaut kādām lielām lietām. Un, protams, es esmu priecīgs arī par visiem pārējiem, kas tiek motivēti un motivējas un raksta un tā tālāk, bet tā kā laikam to lielāko gandarījumu dienas beigās dod tas, ka tu savējos tā kā tuvākos pavelc kaut kur. Vai ir bijuši brīži, kad gribas padoties, atvert čips paka, aliņu, apsēsties pie televīzora un paskatīties hoķi? Teiksim, viss šis tas, teiksim, tā čipšu paka un tas aliņš un tas, tas viss ir lēni garu, tā kā iespējams aizstāt, un, teiksim, es zinu, ka es neesmu no tā atteicies tā kā dzīvē pavisam. Šobrīd tas ir tā, ka kā es to ņemu sev, pusgads, gads, vai tas ir pusotrs gads, kad es iemācos, kā tas ir šādi dzīvot, es tiek līdz savam svaram, kādu es gribu. Tālāk jau
man pat tagad arī Ines atļauj kaut kādas čītiņas, bet es baigi negribu uz viņiem iespringt. Es gribu to visu paņemt tā, jā, ik pa laikam kaut ko. Tad, kad tu tiec uz savam mērķim, kad tu zini, bez šovakar, teiksim, skatījos hoķi, izdzēru tos 2 salas. Es zinu, ka nākšā dienā es esmu uz skrejceliņu un gāzēju. Vecā dzīve bija izdzer 2 salas, varbūt izdzer 3. No rīta tāds nekāds, fastīšos visu dienu filmu. Tā kā vispār neaizdomājies, ka vajag tā kā aiziet bišķi kaut ko padarīt. Tas ir tā dziļā doma, laikam, priekš manis. Kā tu pats vērtē savus ēšanas paradumus šobrīd ar visu to, ko tu esi iemācījies? Kā saka, daudz arī man piesaka, ka es tā kā jau tagad izklausos pēc kaut kāda eksperta, kad kādam kaut ko stāst. Beigās pats paliek pa uzturu speciālisti pēc šitā visu pasākumu. Bet tas forši tam visam baigi labā pievienotā vērtība ir. Un es saku, ir, protams, nianses, pie kurām man vēl jāstrādā, ir tie lietiņas, tur jogurtiņi, kur tas cukurs tur kaut kur nolīmņo. Laikam tas cukurs vēl joprojām, viņš pirms tam ir bijis lielākais ienaidnieks, viņš vēl joprojām ir, bet viņš mazinās, un es domāju, ka viņš tiks piežmiegts. Nebūs jābrauc kalnos kaut kur dzīvot un audzēt tomātus un pārtikt no lopiņiem saviem. Un vispār tā tikai sev kaut kādā veidā ierobežot. Kas šobrīd tev visvairāk motivē turpināt? Iesāk to. Laikam visvairāk motivē tās pieredzes, ko man tā kā dzīve arvien vairāk pienes no tā, kad es sevi tā kā uzlaboju. Tā kā tā labā karma visu laiku kaut kādā veidā. Tu, kā saka, ja tu darīsi pareizās lietas, tad ar tev notiks pareizās lietas. Tas ir tas, kas man visvairāk motivē. Tas, ka es esmu tā kā beidzot atslēdzis vaļā to savu pilnvērtīgāko versiju, kāds es tā kā varu būt. Jau kaut kad 2. nedēļas apvidū es toreiz teicu, ka ir bijušas iespējas dzīvē tā kā kaut kādā konkrētā sfērā izspiest no sevis maksimumu, tas nekad nav izdarīts. Tad šī tā kā svaru nomešanas visu procedūru ir tas, kur ir jāizspiež no sevis maksimumu, un tas strādās uzreiz visās sfērās. Tā kā pavilksies līdzi. Kā tev pašam liekas, vai entuziasms ir saglabājies janvāra līmenī vai noplacis? Entuziasms, viņš noteikti nav tādos vairs superenerģijas, viņš ir tā kā izlīdzsvarojies, tas entuziasms. Es pat teiktu, ka tas kaut kādā mirklī pat ir svarīgi, ka viņš nav tik super liels. Tā kā tam visam ir jāpieiet ar kaut kādu pietātu un uz tādu ilgtermiņu domāšanu un tā. Tā kā tā nevar nesalīdzināt, teiksim, to pirmās nedēļas to maucam, dodam virs un neapstājamies tur. Un tad beigās sēdu vakarā. Es neko nesaprotu, kas vispār notiek. Tā kā entuziasmu vajag, viņam ir jābūt, bet jā, tam jābūt to vajag turēt tādā līnijā, lai tas strādātu ilgtermiņā. Kā tu raksturo sadarbību ar saviem speciālistiem? Burvelīgi, es gribētu raksturot. Tā kā man tiešām nav šobrīd problēma paņemt telefonu, jebkuram no viņiem uzrakstīt un pajautāt kaut kādu jautājumu. Un ir pat laikam bijuši gadījumi, kad jau pārāk vēl tur aizmet kaut ko, kad es liekas, ka varbūt nevajadzēja tik vēl rakstīt. Laikam cieši tādā ziņā cieši Ines, kad es tur kaut kādu pulkstenis bez 10 veikalā saprotu, neesmu uzņēmis atkal kalorijas, ko lai tagad dara, ko lai nopērk. Labi, tas varbūt sākumā teikt, jo es aptuveni zinu, kā tikt ar tādu situāciju galā. Bet jā, tas tie, ko es biežāk arī satieku, protams, ar tiem jau ir tāds kā tuvāks attiecības, tas pats Jānis. Tāpat Ines, tā Viktorija, bet jā, pilnīgi noteikti viss ir baigs. Ar Leldu arī mēs tiekamies praktiski šobrīd katru nedēļu, kas kaut kur pat iespējams vispār ir vissvarīgākais tieši tas, ka ir cilvēks, kurš palīdz bišķi salikt pa plauktiņiem. Kuri no speciālistiem tu šobrīd visvairāk jūt kā atbalstu? Negribētos izvirzīt to tikai vienu, no kuras tā kā jūtu atbalstu visvairāk, bet, manuprāt, tas tā kā bez variantiem tā ir tā kā Lelda. Bija jau arī gadījums, kad jau vienkārši ārpus konteksts bija jāzvan un jāizstāsta situāciju un jāpalūst tā kā padoms.
Jo, laikam jau arī viņi ir tā, kas šobrīd visvairāk zina par man to iekšējo pasauli un visu to. Un, tas ir ļoti svarīgi, lai es varētu kaut kā turpināt funkcionēt, lai es neietekmētos baigi no kaut kādām varbūt mazām neveiksmēm vai vispār izdzīves gadījumiem. Mēs viņam izējam cauri bišķīt, kas, kur, kā, kāpēc, soļiem tālāk. Jā, tā kā Liela man sieva, piebildīšu, ka mājās par šiem tematiem netiek runāts nemaz. Viņi negrib nedzirdēt manas domas par kaut ko. Viņi man nepalīdz, neko es vairs nevaru ne padalīties, ne par ko, neko. Viņi vienkārši, jo viņai jādara tas savs darbs, un kas cieši saistīts ar to, ka viņi nedrīkst baigi dzirdēt neko no ārpuses. Šo es varu 100% akceptēt, ka tā ir. Vienreiz, kad runājam ar Ropu pie viņa mājās, tad Liela šitā te gāja. Jā, jo kaut kādas tās detaļas var ietekmēt to viņas darbu, līdz ar to viņi izvairās. Jā. Kā tu pats aprakstītu savu emocionālo stāvokli šobrīd? Es teiktu, ka man emocionālo stāvokli šobrīd ietekmē vairāk mans vienkārši dzīves blakus lietas, kā es ar tām tiek galā, nekā, teiksim, viss svara tā nomešana. Kā šobrīd tiešām grūtākais dzīvē ir pielāgot visus darbus, visu. Laikam šis ir tas mirklis, kurā jāpasakās arī visiem, kas man šobrīd ir darba devēji. Paldies, ka jūs man izturat un nākat kaut kādos brīžos pretim, kad jā, es to ļoti novērtēju. Un tas ir tas grūtākais, tiešām pakārtot visu. Un bez darbiem jau ir arī vēl ir vispār privātā dzīve. Un tas varbūt šobrīd pašā startā ir vēl vairāk malā palikts. Es, kur tikko Liepājā bija nedēļa, kaut kur bīdīt privāto dzīvi. Bet jā, tas vēl jāiemācās, laikam, kaut kur tam visam pievienot vēl to jautājumu. Cik svarīgs ir apkārtējo cilvēku atbalsts? Vienkārši tā ir, laikam, es nezinu, es jau teicu, kas ir svarīgākais, tad tas ir otrais svarīgākais, jo tas nenormāli ceļ augšā, jeb kas, kur tu kādu saties, sajūt kādu skatienu, kāds kaut ko pasaka, tur sako līdzi un viss tas varbūt to brīdi liekas, ka es tur tāds, jā, paldies, un tā, neizklīst lielās runās, bet es labprāt vispār jebkur parunāt, kurš sako līdzi, izstāstīt. Man vienkārši, laikam, nepietiek enerģija vienkārši ar visiem parunāties un pateikties, bet tas ir, tai pašā laikā, piemiņosim ar Pēteru Trekšu, tagad, Liepājā parunājoties par, tik bija iespēja, viņš piekrīt ar tā bišķiņu iekļauties video, kad pat floorbola izlases no manas kaut kādā veidā ietekmējās, jā. Un tas tiešām uzmundrina. Atcerējos par Balinska komentāru. Cik tur bija jānomet, lai dabūtu to krāklu? Laikam, ka tas deals bija mums līdz maijam 20. Jābūt. Līdz maijam 20. Viņš jau var vest, principā, to krāklu uz Latviju. Jā. Viņam jāsāk uztraukties, jā. Jā. Viņš trīcis, ticamāk. Es domāju, ka tur jau tas krāklis ir sapakots. Viņš lai šobrīd vairāk uztrauc par Stanley kausu iegūšanu. Tikšanu playoffā. Es viņam atļauju tagad nedomāt. Jā, jau viņam ir citas problēmas. Viņam tagad ejam pēc medaļām, jā. Par medaļām jāsatraucās, jā. Labi, tu aicināji visus uzdot sociālajos tīklos jautājumus. Esmu visus apkopojis, iziesim cauri pāris vai visiem. Tātad Instagramā ir komentārs no The Own Brandon. Kad atbrauks ciemos paņemt vienu kārtīgu svaru treniņu? Labs jautājums. Laikam jau, kad tad sākam bukot iekšā, rakst šurp un saliksim kalendārā. Man, protams, tā kā uzreiz arī, kā man ikdienā ir, pašam jāuztais viens tas spēka treniņš, es pilnīgi droši un galīgi varu aizbraukt pie viņa ciemos uz bērstiem uztaisīt. Tāda ir turpat Instagramā no Neil Tom. Kādu iespēju šis projekts ir atstājis tavu seksuālo performanci? Jā, paldies, Tomi, pa jājautā. Jā, tāds viņš ir keks, tas Neil Tom, jā. Šobrīd baigi MVP.
Jā, lika man sarka tagad draudziņi, ko es tev citu varu pateikt. Zini kā, runājot par seksuālo performanci, es teiktu tā, kaut kad jau pieminēju vienā, tad, kad bija live video, manuprāt, kad es pats esmu sev kaut kā līdz šim tiešām līdzis tā kā kaut kāds augsts standarts, kas ir tas, kāda es vēlētos partneri un tā tālāk. Un beidzot ir pienācis dzīvē brīdis, kad pašam ir jākļūst par augstāku standartu. Tā kā make sense, kad cilvēks, kurš rūpējas par sevi un padara sevi tādā veidā skaistu, grib blakus tādu pašu cilvēku. Un man par tādu jākļūst, un tad arī viss būs. Tad uzlabos. Tad arī seksuālā performance būs stīgā. Tad atgriezīsies pēc tam pie šī jautājuma. Turpat Instagramā mani sauc Monta. Kas tevi motivē un kas ir visgrūtākais ikdienā? Jā, kā jau teicu, motivē man tas, kad es sāku redzēt to, kāda man dzīve varētu izskatīties. Gadījumā, kad es būšu ticis ar sevi gan morāli, gan fiziski galā. Un, protams, motivē arī, kā jau teicu, līdz cilvēku un viss, kas seko līdzi, viss, kas uzraksta, viss, kas atbalsta. Un kas bija papildus jautājums? Kas motivē un kas ir visgrūtākais ikdienā? Kas ir visgrūtākais ikdienā? Jā. Šobrīd, kas ir visgrūtākais? Jā, sakārtot to, pielāgot to tievēšanas visu procesu, visiem darbiem, kaut kur ievirzīt arī privāto dzīvi. Tas šobrīd ir. Tā svara viss. Tagad jau es praktiski jau zinu, kas man jādara, kā man jādara, pieslīpējam nianses ar svaru nomešanu. Tagad arī pārējo dzīvi piegriezt klātam visam, lai tas strādātu visu kopā. Turpat Instagramā jautājums no Ginta Grīna, ļoti praktisks jautājums. Kur tu pēc apģērba, vīriešu apģērbs plussaiz? Jā, laikam mēs nebijām vēl pieskārušies šim jautājumam tā konkrētāk. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ļoti sarežģīts. Lieliem cilvēkiem ir grūtāk. Man pašam tas līdz šim ir bijis kokos veikaliņš Rīgā, kur kaut kā no laika galā strāpīs, kad lielie cilvēki arī var iepirkties. Bet tas ir tāds kaut kādā nedaudz ziņā high-end gals. Es laikam neesmu izšķūrējis līdz galam, kā vajag visu humpaļs. Šobrīd tīpaši ņemot vērā to, kā svars ir sācis kristies un viņš kritīsies, laikam pat nebūtu prātdarbs. Es apirku pilnu garderobu tagad ar drēbēm. Kā saka, jo tievāks es kļūšu, jo stilīgāks es palikšu. Tā laikam sanāk tagad. Un to, kur var iegādāties, to var droši arī kādi, kas zina, droši rakstat, braukšu ciemos pie visiem. Tālāk TikTok jautājumi. Alise Kuzma, kāds ir tavs mīļākais ēdienas projekta ietvaros? Laikam šobrīd es esmu nenormāli uzkrits uz to cāļu malto gaļu eifraierī, ko ieliek. Tas tāds kaut kāds velk tā kā uz kaut kādu kebabu veidīgu izstrādājumu, bet ir tiešām tā kā veselīgs un pilns ar olbaltumvielām, proteīnu. Un tad visam tam kaut ko piekombinēja, tur dārznīt un tā. Tad tas ir mans laikam lielākais atklājums šobrīd. De Aldis, tev nekārdina, kad kāds dzer kolu vai alu? Un kā tu tiec galā ar to? Kaut kādā ziņā tas pakārdina, bet es par to es iemācījos pasmieties. Iefilmēju, tur parāda, ka būtu skaisti un tā, bet esmu iemācījies ar šobrīd to tik galā. To es varu palikt malā. Edgars Vincinskis. Kurš uzvarētu 1-1 basītī? Tu vai Reinberts @Renārs ietegots? Droši vien, ka es nezinu šobrīd, kas tas par cilvēku, bet tādā gadījumā noteikti es. Ļoti labi atbildi. Anete 415. Ko tu šodien pateikt veciem Mārtiņam? Ka viņš koks pilnīgākais ir. Jenots kaut kāds saņemies uz lopu. Pļauku vēl gan jau pelnīs būt. Aneta 415. Kādu kļūdu tu vairs neatkārtotu? Tā vecā ikdiena, jā. Tā vecā ikdiena ar visu, kad tu ir jādara lietas. Tu nedrīksti ieslīgt kaut kādā, tur ēst, ko gribi, dar, ko gribi. Tā kā mūsdienās vispār tik daudz sliktas lietas var veikalā nopirkt, tev nav varianti, tev ir jāpiedomā un
ja tu gribi izvilkt līdz saviem vismaz 80, piemēram, tad tas jāsāk darīt jau laicīgi. Nav variantu. Anete 415. Kā tu tiec galā ar kritiku vai negatīviem komentāriem? Šeit gribētu piebilst, ka es tik maz sliktus komentārus esmu redzējis. Man šķiet, ka no tiem 100 jau kādiem 30 video, ko esam izveidojuši, man šķiet, ka es kādu 1 vai 2 sliktus komentārus tikai esmu redzējis. Jā, laikam tas man kaut kādā mirklī ietekmē. Ir ik pa laikam kaut kā tur, ka es sajūtu tādu negatīvu auru vai kaut kā tur piedurienu, bet tad es apstos uz profilu bildi un saprotu, ka tur kaut kāds tur puķis nofotografēts vai ķieģeļs sienu priekšā, tad jau tas jau liek nomierināties, bet jā, tur es tev pilnīgi piekrītu, ka tiešām arī tagad ir ļoti maz bijuši tādi. Tā kā, tas priecē, tas nozīmē, kad esam uz pareizā ceļa. Vēl viens jautājums no Anetes. Ko tu ieteiktu citiem, kas vēlas arī uzsākt šo ceļu? Vienkārši sāk darīt. Pasties spogulī, ja tev patīk tas, ko tu redzi, labi, tad viss kārtībā, bet ja nē, tad jāsāk darīt. Kaut vai mazies, ar mazāko lietu iespējamo, nezinu, neapēt to savu snickeru dienā, neizdzer to savu vīnglāzi vai izej pastaigāties kaut vai 10 minūtes, nākšanā 15 un maziem soļiem vienkārši sāk darīt. Turpat TikTokā Kaspars ar daudz burtiņiem. Kad varēs tevi saklausīt komentējot volejbolu? Sveiciens Kasīti. Labs jautājums. Jā, es varu atbildēt. Jā, tad, ja kāds no volejbola federācijas šo klausās, tad mēs varam nofilmēt jūsu spēles, un Mārtiņš viņas vairs nokomentēt. Tā kā es neredzu vienu šķērsli. Šķērsli nav, esmu gatavs, laikam. Kas tur? Pirmais tēmas, otrais tēmas, viss zonas, 6 zina. Pārējais jau, kā saka, tehnikas. Mēs zinām, kā nofilmēt. Ja tu zini, kā nokomentēt, mēs zinām, kā nofilmēt, tā kā problēma nav. Jāsaka, ja to pirmo, jā. Jā, droši rakstat, izskatīsim. Paskatīsimies, kas lācītim vēdā. Jā, sadīlosim. Hokeja ziņas. Kas ir ievērojamākā pārraide, ko es komentējis? Ļoti labs jautājums šobrīd. Līdz šim laikam tas bija pagājušā gada Latvijas basketbola līgas fināla, 4. spēle izšķirošā, VF Rīga ar Ventspilu. Jā. Bet šobrīd tā jau ir, tad, manuprāt, manis dotajā mirklī pēdējā nokomentētā spēle Latvija ar Šveici pasaules čempionāta kvalifikācija. Mazais fināliņš, kur varbūt tai spēlē nebija uber vērtība, bet tā bija tiešām liela spēle gan priekš visiem florbola faniem, gan priekš manis. Tā noteikti šobrīd ir man top augšgalā. Jā, tas ir vēl viens jautājums no ādašu čipsi, bet es domāju, ka tie nav ādašu čipsi, bet kāds cits, kam ir tāds. Bet varbūt ādašu čipsi. Kāpēc tas ir tik kritiski nedzert alkoholu? Pat vienu aliņu nedrīkst? Šodien arī vispār nedaudz pieskāros šim tematam ar blakus cilvēkiem, kad tā kā katram ir tā savu mēru izjūt. Ja tu jūt mēru un ja tu zini, ka tu nākšā dienā to vienu aliņu diezgan ātri neutralizēs, viņš to neietekmēs, tad viss ok iespējams, bet alkohols vispār jebkurā gadījumā nevienā brīdī tas nav nekas veselīgs. Tas tikai kaut kādā veidā sabojā to tavu ekosistēmu, kas tur notiek un strādā visas darbības. Un tur ir tik daudz cukurs, ka pēc pāris aliņiem tu tāds sapams jūties gan jau. Tā kā tas nevienā brīdī nav labi, bet tur jābūt katram tam tiešām. Tā mēra izjūt, kā tu pats uzskati, vai tu ar to tiks galā, netiks galā. Tā kā jā. Jā, tad jautājumi beigušies. Man vēl ir pēdējie jautājumi no manas puses. Ko tu gribētu pateikt cilvēkiem, kuri šobrīd skatās un domā, es jau uzdevu, tā kā, sorry, Toms, šito vienkārši izdzēs lūdzu ārā. Ko tu pats sev teiktu tagad, ja varētu atgriezties 1. janvārī? Arī labs jautājums. Ko es sev pateiktu? Kad, godīgi sakot, es šobrīd tā kā man tā liekas, ka sākot ar to 1. janvāru,
tā pārslēdzu savu prātu. Tā kā, kad man liekas, ka es esmu jau tuvu maksimumam, ka tam džekam baigi neko vairs nevajag teikt. Viņš bija tiešām gatavs šito pasākumu ielikt trasē. Bija klikšķis nospiests pareizais pogas, viss bija kā pa plauktiņiem tajā brīdī salikts. Un noteikti tā pirmā nedēļa, kas bija tā trakā nedēļa, tā arī bija vajadzīga. Tā tiešām arī bija vajadzīga. Var iekomentēt sadarbību ar Tejamediju komandu. Mēs tev redzam rītā vakarā, esam pārskatījies visus materiālus. Tā kā mēs ar tevi esam diezgan, visa komanda ir diezgan ciešā kontaktā, vairāk vai mazāk katru dienu. Es jau saku, ka tas tur sāk parādīties kaut kādas ģimeniskuma īpašības. Un kā jau es pirms tam arī kaut kā teicu, katrā ģimenē arī ir savu niķu un stiķu un problēmas. Un es jau pašā projekta sākumā teicu, ka tas, cik jūs man daudz redzēsiet un cik es arī jūs daudz redzēšu, kad mums, man liekas, visiem kaut kad laikam jāaiziet kaut kad pie terapeita, lai bišķiņ tā kā attiet no tā visu, jo šis tiešām prasa daudz no visiem, no visas komandas, un man liekas, ka paēdām mēs tiešām labi tiekam galā, un galvenais ir nepārdegt. Bet tā kā cepuru visu jūs priekšā nolieku. Viss cieņa. Paldies. Kā tu domā, cik 6 mēnešu laikā tev izdosies nomest? Vai tu domā, vai tev ir sirdī kāds cipars, uz kuru tu gribētu iet šajos 6 mēnešos? Godīgi pat laikam šobrīd nebija atlicis tādu. Kas kaut kur sakļojas kopā ar to domu, ka tas ir maratons. Kad šis laikam nebūtu tas gadījums. Ne par velti arī visi eksperti vienoja, mani eksperti? Eksperti, viņi ir joms eksperti. Vienojās par to, ka nav vajadzīgs nolikt šobrīd ciparu. Tas tikai var izspēlēt kādu ļaunu joku varbūt. Jā. Tad tev pašam nav tāda, kā teikt, man patīk cipari, bet tu neesi nevienu, tu nedomā par nevienu domu. Šobrīd man pašam arī patīk cipari, es viņus laikam ņemu pa mēnesim. Godīgi sakot, esmu jau nogatavojis savu prātu tam, arī, kas ļoti daudz ir dzirdēts, kādā brīdī varbūt nostāsies progress vispār. Varbūt kaut kas pienāks klāt. Jānis nomierināja ar domu, ka muskuļi ir smagāk kā tauki. Tajā brīdī es sev saku, muskuļi ir smagāk kā tauki, es turpinu šancēt un viss būs. Tā kā soli pa solim. Labi. Es domāju, ka mēs varam arī noslēgt ar šo. Un tiekamies nākamajā reizē. Es domāju, ka mēs reizi mēnesī mēs uztaisīsim, lai mēs redzam to, kā tās tavas domas mainās, jo tu jau pats redzi, kāds viņas bija 1. janvārī, kāds viņas bija decembrī. Man starp citu joprojām ir video no decembra, kur tu 7 dienas trenējies filmēt, viņas drīz sāksim montēt un laist apritē to, kā Mārtiņš dzīvoja decembrī. Tas būs diezgan interesanti, jo visu varēs salīdzināt, kā ir tagad un kāda tad bija tā vecā dzīve, kas noveda Mārtiņu pie tā, kur viņš atradās. Laikam, lai kā arī es centos kaut kur varbūt kaut kā bišķiņu to paslēpt un mēģināt ielikties jaunās lietās, to, man liekas, ļoti labi. Tur varēs redzēt. Varēs. Tu jau sākumā tur gribēji slēpties, bet pēc tev ātri pateicu, ka man vajag to, kā tu dzīvo šobrīd, nevis kā tu gribētu dzīvot. Tā kā tur būs īstas patiesas sainiņas. Labi, paldies par sarunu un... Man šobrīd pašam... Tiekamies rīt. Tiekās rītā. Man šobrīd pašam jau jānoskatās mūsu starta podcastiņš. Tā kā pirmais, kas bija pirms projekta. Un tad salīdzināšu šito. Jā, tur noteikti tās domas varēs redzēt, kā mēs. Iesaka arī jums, jā. Jā, paldies visiem. Sekojiet visur, kur jāsako. Visos portālos pēc kārtas. Un uz tikšanās. Priekā toču mēs nesakam, tāds vārdus mēs neizmantojam. Gribējās teikt, priekā. Priekā.